Labvakar, cienējamie florbola līdzjutēji, draugi. Esam atkal Lielvārds novada sporta centrā. Uz bronzas maču sievietēm virslīgā starp Ķekavu un Lekriņas komandām. Un jau pirmais uzbrukums Ķekavai, piespēle uz malu, metienam jābūt un metiens bīstams, vārtu stabs. Bet rezultāts uz tablo nemainās. Bet komandas apmainījušās. Kuri nospēlēs sezonā 19 spēles, bet ir iekrājis. Un šeit pirmais vārtu guvums. Jau tiesnesis bija pacēlis roku. Iespējams, ja nebūtu gūti vārti, būtu soda metiens. Bet uzbrukums tika novests līdz galam un gūti pirmie vārti. Spēles 5. minūtē Lekriņas izvirzās vadībā. Ķekava aiz Lekriņas vārtiem. Neizdodas piespēle vārtu priekšā. Un šeit netrāpa pa bumbiņu un ar atkārtotu metienu numur 98 Liene Leita izlīdzina rezultātu šajā mačā. Spēles 10. minūtē. Redzam Ķekavas līdzjutējus. Diezgan pasīvi nostrādāja Lekriņas aizsardzību. Iet vidiņā. Banka uz priekšu. Marka aiz vārtiem. Un laba iespēle vārtu priekšā. Un numur 25 Katrīna Dārta Kārkliņa būs Lekriņas komandai otros vārtus. Pirmās trešdaļas 17. minūtes sākumā. Komanda Lekriņas izvirzās otro reizi vadībā. Rezultāts 2-1 Lekriņas komandas labā. Un šeit pārtverta piespēle. Vārtu priekšu Eglīte. Un Eglīte gūst savus otros vārtus. Un komandai trešos. Lekriņas palielina pārsvaru. Jau 2 vārtu deficīts Ķekavas komandai. Iekrājuši pa sezonu vairākus noraidījumus. Un šeit Ķekava gūst vārtus, samazinot deficītu līdz 1 vārtu. 4. minūtes izskaņā. Rezultāts kļūst 3-2. Un finālā tikās Rubena ar NMD komandu. Un kamēr šo stāstu, tikmēr Džeina Eglīte noformē sev hat-triku. Izgājiens pret vārtiem un precīzs metiens vārtu apakšējā stūrī. Un Eglīte atjauno savai komandai atkal 2 vārtu pārsvaru. Tiek pie bumbiņas pirms laukuma centra, aizskrien līdz basketbola 3. Tiksies Latvijas čempionāta finālā. Arī būs interesanta spēle. Un kamēr atkal stāstu par Latvijas-Igaunijas līgu, tikmēr precīzs metiens padodas Lekriņas spēlētājai Klaviniusai. Un Lekriņas sāk atrāvienu. Rezultātā jau +3 vārti. Atvainojos kājās un nenonāk līdz adresātam. Ķekava dodas priekšu, piespēle. Atpakaļ piespēle un metiens nesanāk. Un šeit atpakaļ piespēle vārtu priekšā. Un Ķekava nepadodas. Annija Dārta Dankfelde samazina rezultātu starpību līdz 2 vārtiem.
Tātad arī Čekavas līdere rāda līderes cienīgu sniegumu. Ļoti labs metiens, gan pārlikne. Piespēle arī izcila vārtu priekšā. Šeit laba izspēle, bet metiens nobloķēts. Un atkal Lekrings dots priekšu, pārtur bumbiņu un Sanijas pokeres metiens sasniedz mērķi. Mārcardze groza galvu. Pasmaida par savu neveiksmi. Varēja nospēlēt šajā epizodē daudz labāk, jo metiens bija no diezgan patāls distances. Skatīsimies, kā veiksies turpmāk arī Lekrings komandai. 3 vārtu pārsvars ir. Un šeit bumbiņa atlec pie Katrīnas kartes Fībigas un metiens precīzs. Tāds rezultāts atkal samazināts līdz 2 vārtiem. Bet vēl jāspēlē šajā trešdaļā vairāk kā 5 minūtes un vēl 1 trešdaļa priekšā. Pie Fībigas, kura tomēr to ieraidīja vārtos. Un Lekrings ātri atgūst 3 vārtu pārsvaru. Stāls uzmetiens no laukuma centra un bumbiņa atrod ceļu Čekavas komandas vārtos. Lūgosim atkārtojumā, metiens no centra. Kā palidoja garām visām spēlētājiem, gan savām, gan pretinieku, trāpa par roku vārtsardzē un atkal neveiks. Lubgāna pret Fībigu. Metiens. Ļoti bīstams metiens, bet Bāliņa ar to tiek galā. Vienu brīdi jau izskatījās, ka viņa neko neredz, bet pēkšņi kādus vārtus un pietuvotos rezultātā un, kas zina, varbūt līdz spēles pamatlaika beigām samazināt rezultātu starpību vai ko, bet tikmēr, kamēr es te sapņoju, Lekrings komanda palielina savu pārsvaru jau pa 4 vārtiem. Vārtus gūst numur 70, Evelīna Barka. Un redzam, kā bumbiņa trāpīja pa vārtu pārlikni. Un kamēr mēs skatāmies atkārtojumu, tikmēr Cēs Lekrings meitenes gūs 9 vārtus. Un tas jau ir drošs pieteikums uz bronzas godalgām un 3. vietas kausu. Un saņem kausu par 3. vietu. At ar šo. Un tomēr Čekavas komanda 1 vārtus atspēlē. Tad jāspēlē vēl 3 minūtes un 51 sekundi. Un tāls metiens Kalniņas izpildījumā. Un šeit tiešām vārtsardze neko neredzēja, jo Elīna Formaņicka bija vārtsardzē priekšā un pēdējā brīdī pagāja malā. Un bumbiņa atrada ceļu Bāliņas vārtos. Tā nedomāja. Skaistā kritiena atvairīja šo metienu. Un šeit jau 2-1 pret tukšiem vārtiem. Un Eglītei ar pirmo metienu neizdodas trāpīt, bet pēc tam nobloķēto bumbiņu viņa adresē Kārkliņai, kura raida to tukšos vārtos. Līdz ar to rezultāts kļūst 10-5. Lekrings komandas labā. Un nu jau droši varam teikt, ka Eglīte nelaiž garām uzbrukumā
Čekavs kaunas spēlētāju un līdz ar to šīs dienas spēle, bronzas spēle sievietēm virslīgā par 3. vietu ir noslēgusies. Tātad sieviešu virslīgā par bronzas medaļas īpašniecēm pēc šīs dienas vakara spēles kļuva Cēsu Lekrings meitenes, kuras cīņā pret Ķekavu pieveica tās ar rezultātu 10-5.